Mēs esam Vaidavas keramika, un mēs nodarbojamies ar keramikas trauku ražošanu, sākot no māla sagatavošanas līdz pat gatavam produktam. Keramikas traukus mēs pārdodam Latvijā un, protams, arī uz ārzemēm, uz visām pasaules valstīm, kur vien ir interese. Vaidavas keramika tuvākajā nākotnē plāno pārvākties, un pārvācoties, protams, man liekas, ir labi, ka mēs ieplānojam laicīgi, paskatāmies uz tām lietām, ko mēs varētu digitalizēt, uzlabot, kur ieviest jaunus paņēmienus, kā atvieglot mūsu to ikdienu, varbūt arī ietaupīt to laiku. Tas bija tas galvenais mērķis, kāpēc mēs pieteicāmies uz šiem kursiem. Uzzināt varbūt kaut kādus digitālos risinājumus, par ko mēs nebijām aizdomājušies, bet par ko mums pasniedzēji stāstīja, lai sadzirdētu citus, iedvesmotos, un varbūt projektu laikā rastos idejas, kā tad mēs varētu palīdzēt arī mūsu uzņēmumam. Man vajag iedvesmot un pastāstīt un reprezentēt to arī, protams, kolēģiem, lai mēs esam visi uz vienas lapas un saprotam. Un tāpēc ļoti labi noderēja trešās pēdējās dienas tie kursi, kad stāstīja par to, kā komunicēt ar kolēģiem un kā viņiem reprezentēt tās idejas un lai viņi to vieglāk uztvērtu un lai mēs visi ietu kopīgi uz tā vienu mērķi. Labi, ka ir iespēja ar kāda palīdzību un kāda cita sabiedrībā iet uz to digitālo mērķi, ka ir tev kaut kāds atbalsts, to arī var uzzināt kaut ko jaunu, varbūt kas tev nav nemaz ienācis prātā. Tā kā es iesaku.